Atmoda nav mūsu kaprīze, bet nepieciešamība, tāpēc aicinām uz konferenci Altārs. Altārs ir derības zīme, nodošanās vieta un sastapšanās punkts. Jēzus nāca, lai mestu uguni, un mēs vēlamies, lai tā deg. Laiks atjaunot derību, sakārtot altāri un nolikt upuri. Pestīšana nāk no jūdiem. Jēzus tā teica. Un Bībeles tekstus, kurus mēs ar tevi ikdienā lasam, ir uzrakstījuši ticības tēvi, Jēzus apustuļi, ebreji, vīri. Dievs nav atmetis savu tautu, un antisemītisms ir arī antikristīgs. Izraels ir Dieva tauta, un tur notiekošais ietekmēja un arī ietekmēs cilvēces likteni. Mums šīs lietas vajadzētu saprast un rīkoties pareizi. Konference Altāris no 22. līdz 24. septembrim Kristīgajā centrā Prieka vēsts. Piektdien un svētdien atmodas dievkalpojumi. Sestdien nozīmīgs seminārs Dieva tauta Izraels, bet vakarā dāvana ikvienam. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, Dievs saka Izrēlam, savai tautai. Viņš nav atmetis savus izredzētos, bet ir nomodā un nāk drīz. Aicinām jūs uz mesijāniskās mūzikas koncertu Zelta Jeruzāleme, Valtera Gleškas un izcilu mūziķu izpildījumā. 23. septembrī 18. Kristiešu draudzē Prieka vēsts. Ieeja par ziedojumiem.